Profesors Staņevičs patiešām ir ļoti akadēmisks cilvēks, un man ir liels prieks, ka strādājot gan katedrā, gan slimnīcā, uz viņas pleciem ļoti sekmīgi ir attīstījusies bērnu reumatoloģija. Es esmu ļoti personīgi pateicīga profesorei, jo viņa man labs atbalsts katedrā. Viņa tiešām daudz nodarbojas ar pētījumiem, un tas palīdz arī slimniekiem. Tas rāda arī, kā tā medicīna īsti darbojās praksē. Mēs redzam tos vājos punktus. Un es domāju, kopā strādājot, mēs daudz ko izdarīsim. Es veiksmi un veselību vēl profesorei, un, protams, es gribu ikdienas redzēt viņu sev blakus kopīgos darbos. Pirmais iespējas par profesoru bija stingri pasniedzēji, kas vienmēr katrā nodarbībā prasīja zināt nodarbību tēmu. Tomēr viņas nodarbības vienmēr ir bijušas interesantas un aizraujošas ar ļoti plašiem arī klīniskiem piemēriem. Bija iespēja iepazīties arī ar pacientiem šajā slimnīcā. Tālāk, turpinot savas studijas pediatrijas specialitātē un vēlāk arī bērnu reumatoloģijā, iepazinu profesoru arī no personīgās puses. Profesors savā darbā iemācīja man pacientu aprūpi, attieksmi pret pacientu un pret kolēģiem. Iemācīja arī, varētu teikt, attieksmi pret dzīvi. Profesoru Valdu Staņeviču es pazīstu no 1986. gada februāra mēneša, kad mēs abas vienlaicīgi sākām darbu 20. nodaļā pamatā ar reumatoloģiskiem pacientiem un tā līdz šim brīdim ar īsiem profesoru sānsoļiem neonatoloģijā, bet man veiksmīgi izdevās profesoru pierunāt, tomēr palikt uzticīgai reumatoloģijai. Un tā Valda Staņeviča ir mūsu pediatru reumatologu subspecialitātes krustmāte. Viņa ir veidojusi pediatru reumatologu asociāciju un ir tās prezidente. Ar profesoru Staņevičas vārdu mēs esam iegājuši Eiropā. Mēs iepazināmies ar Eiropas pediatriem reumatologiem un šobrīd profesionālā līmenī mēs runājam vienā valodā. Un ja profesori iedalās profesori pasniedzēji, profesori zinātnieki, profesori klinicisti, tad Valdu Staņeviču apvieno visas šīs trīs sfēras ļoti veiksmīgi kopā. Un vienīgais, ko es gribu pateikt, ka profesora Valda Staņeviča ir cilvēks, ar kuru ļoti droši jebkurā diennakts laikā var doties kalnos, un šo godalgu viņa godam ir nopelnījis.